Labdien! Es parādīšu, kā rīkoties ar konsultāciju. Piesaistīšanu jūs atsevišķiem kursiem. Lūk, te mēs kopā ar Juliju esam izveidojuši lapu. Šito lapu skolēnu pavērs. Un tā ideja ir tāda, ka viņš te uzspiedīs, tā viņš ieraudzīs arī konsultāciju laiku konkrētam. Tas ir jāpiesaist šī konkrētā konsultācija, šis konkrētais konsultāciju kabinets, pareizāk sakot, arī katram jūsu kursam. Te rāda, kā to izdarīt. Vispirms atveram gan šo konsultāciju lapu, gan ar attiecīgo kursu. Tālāk ieslēdzam rediģēšanas režīmu, ieejam savā kursā, ieslēdzam Open Meetingu un iegūstam attiecīgo adresi, kas mums būs nepieciešama. Tālāk dodamies pie sava konkrētā kursa, ierakstam, ja tas nav izdarīts, ierakstam pareizos mūsu tiešsaistes konsultācijas laikus, šeit kaut kur. Un šeit savukārt šo saiti pārvēršam, šo te tekstu pārvēršam par saiti uz mūsu konsultāciju konkrēto kabinetu. Lūk, šādi iekopējam to adresi un pasakam, ka jāatver jaunā loga rāmī un ievietojam. Lai nebūtu divreiz jāatgriežas atpakaļ, mēs tūliņ arī izdarīsim darbības ar šo konsultāciju laiku tekstu. Tagad es ierakstīšu droši, paliek nedroši. Aktivizē saiti. Lūk, aktivizē saiti, tas nozīmē, ka viņam būs te vienkārši jāspiež. Tālāk, es nokopēju šos konsultāciju laikus, ja tie man, protams, ir pareizi. Šito visu saglabāju. Atgriežos pie šīs te savas konsultācijas konkrētās. Lūk, Ģirds Blekte. Un šeit vēl pievienoju. Galīgi nepareizi te pievienoju, piedodiet. Vēlreiz to daru. Ģirds Blekte, un šeit te pievienoju. Konkrēto konsultācijas laiku. Nu, kaut kā tā. Varam šo laiku izskaistināt dažādi. Palielināt fontus, ja nu mēs vēlamies. Un tā, bet galvenais princips jums, es domāju, ir skaidrs un piespiežam saglabāt izmaiņas. Ko mēs no tā visa esam ieguvuši? Mēs no tā visa esam ieguvuši, ka tagad skolēns ieiet jūsu kursā konkrētajā informācijas sadaļā, redzēs, ka jums ir konsultācijas, redzēs konsultācijas laiku, un aktivizējot šo saiti, viņš arī nokļūs attiecīgajā konsultācijas kabinetā. Pamēģināsim. Mēs dodamies uz Ģirta Blektes konsultāciju. Uzgaidām mazliet. Gaidām vēl mazliet, tas nekas, kad ierakst laiks kavējās. Un pārliecināsimies, ka mēs esam iegājuši konkrētajā konsultācijā. Redzat, ja? Ir. Esam klāt. Tālūk, tas arī viss pagaidām. Paldies. Lūdzu katram to izdarīt.